Ja 1996. gadā viens iedzīvotājs vidēji diennaktī patērēja 186 litrus ūdens, tad 2013. gadā tie bija vairs tikai 65,8 litri. Kā skaidro Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas pārstāvji, šo gadu laikā ūdens patēriņš samazinājies vairāku faktoru ietekmē. Proti, mājsaimniecībās tika uzstādīti ūdens skaitītāji, tarifi noteikti atbilstoši faktiskajām izmaksām un arī iedzīvotāji kļuvuši izglītotāki, aizvien vairāk rūpējoties par resursu racionālu izmantošanu, gan lietojot ūdeni ekonomiskāk, gan izvēloties modernāku santehniku. Tas jaucējkrāns, kas jauc klāt ūdenim gaisu, dod to pašu komfortu sajūtu, mazgājoties, kā iepriekš patērējot 10 reizes vairāk ūdeni. Lai arī Latvija ir bagāta ar saldūdens resursiem, kas nozīmē, ka dzeramā ūdens resursi ir pietiekami, rūpējoties par savu maciņu, tā vietā, lai dzeramo ūdeni pirktu veikalā, to varam vienkārši ieliet no krāna savā virtuvē. Jebkurā vietā Latvijā nekāda kaitīga piemaisījuma ūdenī nebūs. Pilnīgi droši jūs varat to darīt. Un pilnīgi droši atcerēties, ka cena par ūdeni tiek rēķināta par kubikmetru. Tas ir metrs reiz metrs, tāds tilpums. Savukārt cena par ūdeni veikalā tiek rēķināta litros. Taču nozīmīga loma ūdens patēriņa samazināšanā ir ūdens saimniecību infrastruktūras sakārtošanai. Pēdējo 7 gadu laikā, piesaistot Eiropas Savienības struktūru fondu finansējumu, apjomīgo projektu realizēšanai Latvijā piesaistīts finansējums vairāk nekā 588 miljonu eiro. 107 projekti tiek realizēti pilsētās, nedaudz vairāk kā 400 mazākās apdzīvotās vietās. Tas, ko mēs esam ieguvuši, ir ūdens sagatavošanas iekārtas sataisīts tādā līmenī, lai varētu saņemt kvalitatīvus ūdens resursus, tieši dzeramo ūdeni. Tad ir sakārtot notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, lai tieši samazinātu šo vidēji radīto slodzi. Un tīkli, ūdens apgādes kanalizācijas tīkli tiek jauni būvēti, lai iedzīvotājiem būtu iespēja pieslēgties viņiem. Ūdens saimniecību sakārtošanas projekti nodrošina ievērojami mazākus ūdens zudumus, kas pozitīvi ietekmē arī mūsu katra rēķina summu, jo maksājam tikai par pašu patērēto ūdens daudzumu. Taču problēma, kas vēl valstī ir jārisina, ir lietus ūdens atdalīšana no kopējās notekūdeņa plūsmas. Šobrīd lietus ūdens nonāk attīrīšanas iekārtās kopā ar sadzīves notekūdeņiem, kaut gan lietus ūdens attīrīšanu varētu veikt vienkāršāk nekā to dara sadzīves notekūdeņiem. Ja neliederīgi tiek izmantots ūdens, teiksim, ūdens saimniecības sagatavošanas procesā, tad līdz ar to, protams, gala lietotājs samaksā par to. Ja viņš samazinās, līdz ar to gala lietotājiem ir lētāk. Līdzīgi notekūdens sistēmā, ja ir šie liekie ūdeņi, teiksim, lietus kanalizācijas ūdeņi, kuri nav jāatrodās, tad līdz ar to tad arī tas resurss, lai attīrītu notekūdeņus, ir mazāks. Līdz ar to ar gala patērētājiem maksājums ir, protams, mazāks. Lai turpinātu sakārtot notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā līdz 2020. gadam šim mērķim paredzēts finansējums 126 miljoni eiro. Šobrīd norit diskusijas par veicamajiem darbiem, tostarp aktualizēts jautājums, kā nodrošināt lietus ūdens un sadzīves notekūdeņu atdalīšanu. Taču prioritātes finanšu līdzekļu apguvē būs jaunu notekūdeņu tīklu izbūvei, lai kopējai sistēmai varētu pieslēgties jauni uzņēmumi un mājsaimniecības. Tiks risināts jautājums par notekūdeņu sistēmas sakārtošanu teritorijās, kuras atrodas plūdu riska zonās, kā arī vairākās pilsētās paredzēts uzlabot esošās notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, kuras šobrīd nepietiekami attīra notekūdeņus.